Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Mīlestība mājo tevī. Šodienas rakstu vieta. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. 1. Jāņa, 4. nodaļa, 16. pants. Šodienas pārdomas. Vai esi kādreiz domājis, kā atpazīt īstus ticīgos? Daudz domā, ka to parāda dievkalpojuma apmeklējumi vai diploms teoloģijā. Patiesībā to var izmērīt pēc tā, cik lielā mērā Dieva mīlestība izpaužas cilvēka dzīvē. Dievs ir mīlestība, un Bībelē lasām, ka mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Mīlestība nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Dievs zina, ka mēs saviem spēkiem nespējam tā mīlēt. Tāpēc arī Viņš, kas ir mīlestība, nāk un ņem mājvietu mūsos, kas Viņam uzticamies. Viņš pats padara mūs spējīgus patiesi mīlēt. Mums tikai Viņam ir jāpakļaujas un jāļaujas Viņa vadībai. Šodienas lūgšana. Debesu Tēvs, es ticu, ka Tu ļoti mani mīli. Patiesi, Tu esi mīlestība, un visi, kas dzīvo mīlestībā, dzīvo Tevī, un Tu dzīvo viņos. Es izvēlos Tevi. Es atveru Tavai mīlestībai savu sirdi un domas. Paldies, ka padari mani spējīgu atklāt pasaulē Tevi. Jēzus vārdā. Āmen.